Es domāju, ja šie rezultāti virzīsies arī, ne tikai aptaujas, bet īstenībā tas būs ļoti liels pamats, lai Zaļo un Zemnieku savienība sajustos vēl tā stabilāk un drošāk, jo tad būs šis teikums, mūs atzīst, pat teiksim, krīzē, kad visur prasa pārmaiņas, mums dot to iespēju tik galā ar krīzi, ar problēmām, un tīri politiski, es domāju, tas būs ļoti stiprs ierocis, un noteikti es neredzu, ka tur droši vien būtu problēmas veidot šo te koalīciju ar saskaņas centru Zaļajiem Zemniekiem, jo man liekas arī šajā koalīcijā, ne šajā gan laikam bija opozīcijā šī te partijas pārstāvi. Jelgava, manuprāt, nekad nav izcēlusies ar īpaši, teiksim, nacionālos jautājumos, šeit nav īpaši veicies, tā kā, teiksim, Zemē un brīvībai, bet tur, manuprāt, ir liela problēma Zemē brīvībai tieši sašķeltībā pēdējos laikos, kad šī, politikā, nav labi sašķelties vienas partijas ietvaros, un tas neveicina nekādīgi šo te balsu savākšanu. Plus vēl arī, protams, šīs te reklāmas, kas bija varbūt Zemē brīvībai, kā būtu pat rada arī pretēji kaut kur efekti, jo viņas dažādi tika vērtētas, un atsaucās arī uz Jelgavu kā pilsētu, kur tomēr vienmēr ir virzīts, ka šeit darītāji, šeit neskatās uz politiku, un es domāju, būs pēc šiem rezultātiem būs pietiekami stipras ierocis, esošās varas rokās, lai runātu par politisku atbildību un par veiksmi. Ir rezultāti mūsu darbiem un mūsu atbalstu.